Žanis Pinka ar mums pēc 10. kārtas spēles Salaspilī. Žani sajūta laikam bija, ka jābūt uzvarai beigās. Pirmais neizšķirts sezonā. Kā skaties maču? Jā, laikam šīs spēles ir sāpīgākais, kad pēdējā sekundē sanāk izlaist punktus, bet spēle bija saspringta, domāju, diezgan uz skatītājiem, vārti uz abām pusēm, komandas mainīja iniciatīvas, bet gribējām, protams, tos 3 punktus, bet beigās kaut kur ir, acīm redzot, kaut kas pietrūka bišķietiņi, un tāpēc arī rezultāts likumsakarīgs. Jā, esam redzējuši, ka top komandas spēlē visu maču pa 5 spēlētājiem. Cik grūti bija spēlēt pret Salaspili, vai gaidījāt to, ka varbūt viņi spēlēs? Zinu, kā varbūt pat labi, kad viņi jau sākumā, teiksim, uzreiz to 5-nieku izņēma, jo viņi jau uzreiz izgrūž tā kā visus savus trumpus, viņi, teiksim, uz beigām vairs neko jaunu nevar izdomāt, bet, likās, ka sākumā mēs to 5-nieku labāk kontrolējām, bet beigās varbūt pat daudz jau gribējām presingot un kaut kur atļāvām kaut kādas brīvās līnijas, un tāpēc arī, tie vārti sabir negluži viens pēc otra, bet, tā vieglāk nekā pirmajā puslaikā. Jā, kāda bija Vitālija Voskāna galvenie norādījumi aizsargājoties šo 5? Sekt līnijas, neļaut bumbai staigāt pa vidu un gaidīt vienkārši, kad kļūdas, kad var sākt presingot, kad kāds kaut ko nepieņem un tā. To arī gaidījām. Brīžiem izdevās nopresingot, brīžiem, protams, neizdevās. Jā. Es biju jau arī sagatavojis jautājumu, kur uzvara būtu bijusi grūtāk, Madonā vai šeit, bet tagad es pajautāšu vienkārši, kur spēle bija grūtāk. Likās, Madonā bija šī uzvara, bet tomēr tik ļoti izmocīts mačs. Šodien arī likās, ka Salaspilnieki diezgan labi dod pretī. Kur maču tu vērtē sarežģītāk? Abi mači bija grūti. Es domāju, šajā bija vairāk darbs atstāts, jo pretinieku komanda bija nedaudz intensitīvāka nekā Madona, bet arī Madonā, protams, nebija viegli. Bet es domāju, šī spēle bija nedaudz grūtāka. Jā, šīs mačs iezīmē otrā apļa sākumu virslīgā. Mums pirmajā aplī zaudēts tikai Rīga Futsal kluba komandai, pārējās visas spēles uzvarētas. Kā pagaidām pats vērtē sezonas sākumu? Sezonas sākumu grūti, laikam labāk iztēloties vispār. Tā kā, nezinu, sācies otrais aplis, cerams, kad vairāk baigi daudz punktus nepazaudēsim tai pašai Rīgai, tikai un viss. Jācer jau uz uzvarām. Jāturpina trenēties un viss. Jā, super, labi, paldies, Žan, veiksim nākamajos mačos. Paldies.